Mēs turpināsim arī ar līderiem. Tāds ir mūsu plāns. Lūk, tieši tā, un līderiem skaistumkopšanas produktu jomā. Ja? Tagad mēs ejam šajā te smaržīgajā un skaistajā iekšā visā. Ja? Tātad, kas sevišķi izceļas Ziemeļeiropas un Baltijas augu īpašo kopšanas īpašību atklāšanā un izmantošanā. Šeit uz skatuves sagaidām iedvesmojošu, zinošu un veiksmīgu sievieti uzņēmēju Madara kosmētikas līdzīpašnieci Lotti Tisenkopfu-Iltneri. Ar aplausiem un ovācijām! Es jau jūtu, ka šai sāk smaržot, saišās reāli pēc dabas, pēc ziediem, pēc mežiem. Čau, Lotti! Čau, Lotti! Skatuve ir tava, skatuve ir tava. Paldies! Nu, brīnišķīgi. Jaunieši, jūs esat vienkārši tik daudz un tik brīnišķīgi, ka, nu, man liekas, ka mēs ar Junior Achievement vadītāju Jānu runājam, nu, atnākot šeit, liekas, ka reāli pasaulē viss ir kārtībā. Tāpēc lūdzu aplaudējam sev, jūs esat visi amazing šeit. Milzīgs prieks šeit būt un tiešām ļoti iedvesmojoši. Varbūt drusciņ padalīšos par sevi, jo cik es saprotu, jūs šeit esat šeit, lai kādreiz kļūtu iespējams par uzņēmējiem vai darīt kādas citas tādas ļoti lielas, ļoti nozīmīgas lietas pasaulē. Un es arī, tad, kad biju jūsu vecumā, bet īstenībā jau, nu tā kā pat vēl drusku senāk, iespējams jau tad, kad man bija 5 gadi, es kaut kā sapņoju, ziniet, strādāt pie kāda, jā, forši, bet varbūt, ka es varētu kaut ko reāli izdarīt pati, kaut ko izveidot pati. Un tad mana pati pirmā biznesa tāda ideja, kad man bija 5 gadi un es gribēju nopelnīt saldējumam, bija veidot no plastelīna mazas figūriņas un apgādāt ar to visus manus radiniekus. Tā kā, tas ir tāds mans pirmais iedvesmas moments, jo tas ir tik brīnišķīgi saņemt kaut ko par savu darbu, priecāties par savu radīšanu, par savu darbu kā tādu, un ja vēl kādam tas dod prieku, man liekas, ka tā mazā sēkliņa man deva motivāciju, nu, visai pēc tam, nu, visai manai uzņēmējas dzīvei un karjerai. Un mani sauc Lotte Tisenkopfa-Iltnere, un es šajā pasaulē, nu, neskaitot to, ka es esmu mamma 3 bērniem un sieva un draudzene un tā tālāk, es sevi patiešām dēvēju par uzņēmēju, jo mani iedvesmo, teiksim tā, tad, kad es stāvu kādas, nu, nezinu, kaut kā vēl nēsoša priekšā vai kaut kā sagruvuša priekšā, nu, piemēram, sagruvuša māja, ak, Dievs, cik te forši, ko var izdarīt, uzcelt un izveidot, ja kaut kas ir super gatavs, nu, tas tā kā gatavs, tas varbūt man tā kā mazāk interesē. Un savā dzīvē es esmu izveidojusi vai līdzveidojusi vairākus uzņēmumus, un Madara Cosmetics ir iespējams viens no tādiem, nu, senākajiem un zināmākajiem. Šogad mēs nosvinējām 18 gadus, bet vēl citi biznesa projekti, kuros es esmu darbojusies un strādājis, ir piemēram pagājušajā gadā izveidotais pensiju fonds Vairo, un arī citi interesanti tādi digitāli projekti, piemēram, selfnamed.com. Starp citu, ja kādam interesē uzsākt savu biznesu skaistuma nozarē, online pārdot kosmētikas produktus, tad iečikojiet šo selfnamed.com. Ļoti interesants tāds rīks, kas atbalsta jaunos uzņēmējus tieši skaistuma nozarē. Nu, lūk, bet šodien es tiku aicināta padalīties varbūt ar pāris tādiem lifehackiem vai padomiem, ko es kā uzņēmēja jau tā kā gandrīz jau 20 gadu pieredzē esmu caur sevi izlaidusi, izrotējusi. Un tad es padomāju par tādiem 3 punktiem, par tādām 3 domām, ko es labprāt ar jums parunāt šodien. Un tā pirmā lieta ir tāda, ka mēs kā uzņēmēji, kad mēs kaut ko sākam,
reāli jau nekā nav. Jūs zināt to slaveno dzejoli, kas noteikti jums bija jāmācās, ka esi dzejnieks, radi no nekā. Un tā kā dzejnieks ir tas pats, kas uzņēmējs. Tā kā mums, tad, kad mēs sākam, reāli mums tā kā, praktiski nekā nav. Bet ir viena lieta. Ir viena lieta, ko es saucu, es pat nezinu, tā kā metafora, aizņemoties no augu, no dabas, no augu pasaules. Tā kā Madara ir augu iedvesmots zīmols un uzņēmums, tad, lai augs vairotos, kas viņam ir nepieciešams? Kas ir tā mazā lietiņa, kas satur visu, kas ir vajadzīgs, lai kaut kas sāktu augt? Tā ir sēkliņa. Un reāli arī tā, kad dzīvē kaut ko sākot veidot, tā sēkliņa, tas ir mūsu sapnis, vai ne? Sapnis šodien tika pieminēts, uzdrīksties sapņot, uzdrīksties realizēt savu ambīciju. Tad šī sapnis, šis ambīcijas tā kā iedīglis ir tas, no kā viss reāli sākās. Un nekad, kad mēs sākam realizēt savu domu, savu ideju, savu ambīciju, nekad nekas nav gatavs. Piemēram, Madaru mēs sākām pirms gandrīz vai 20 gadiem. Reāli nebija nekā, es nebiju ķīmiķis. Man bija viss šīs zināšanas jāapgūst, kā veidot uzņēmumu, kā darboties ar personāla vadību, kur atrast ķīmiķus, vai ne? Bet man bija reāls sapnis izveidot efektīvu, zinātnē balstītu, dabisku, certificētu kosmētiku un visu un tādu ar labu dizainu, kas man pašai patiktu. Un es zināju, bet tas bija šitik maziņš sēkliņas lieluma, tāda ambīcija. Naudas, protams, nebija, un es līdzīgi kā jūs pieteicos, pilnīgi visās iespējamās atbalsta programmās, izmantoju mentoringu, izmantoju dažādas kursus, visus iespējamos atbalsta instrumentus un infrastruktūru. Un tie man īstenībā ļoti palīdzēt, bet ļoti priecājos, ka jūs šeit esat un izmantojat un darat. Un tad ar šo mazo sēkliņu es tad gāju pie viena, pie otra, un katrs no šiem atbalsta mehānismiem drusciņ tā kā viens iedeva drusku mēslojumu, otrs padomu, trešais palīdzēja ar kaut kādu juridisko konsultāciju, uzņēmumu reģistrāciju. No ceturtā es dabūju nelielu finansējumu pirmās laboratorijas iekārtas iegādēji. Un tā mēs sākam super mazā telpiņā, mazā laboratorijā realizēt, tā kā diedzēt savu to mazo sapņa, idejas, ambīcijas sēkliņu. Tā kā, tā tas ir, ka jāsāk ir no nekā, bet tādi mēs esam dabas daļa un daba rada visu no kaut kā ļoti maziņa. Un katrā mūsos iekšā ir šis lielais spēks. Un ja jūs redzētu, kā jūs izskatāties no šejienes, jūs esat milzu spēks. Un katrā no jums ir šī superīgā dzirks, tā kā ieliekot pareizā vietā, pareizā augstnē, izmantojot visus iespējamos mēslojumus un palīdzību, ko jūs šeit Latvijā un starptautiski varat iegūt. Ejiet, darat, viss būs superīgi. Otrais tāds, es nezinu, padoms vai reāli tāda iemācīšanās atziņa, veidojot biznesu, ir tā, ka ir ļoti nepieciešama daudzveidība. Un vai ne, ka dabā viss ir brīnišķīgi tikai tāpēc, ka ir dabā daudz augu un daudz dzīvnieku un sēņu, un viņi visi viens otram palīdz. Tas kā tāds simbiotisks mehānisms, kas ir kopā saistīts. Un iedomājieties, ja mums augtu tikai saules puķis vai tikai lupīnas vai tikai kāds viens augs, reāli daba nekas tur nebūtu, vai ne? Sugas neizdzīvotu, arī mums nebūtu resursu. Mēs būtu tāda vienveidīga pliekana, kaut kāda zemeslode, bet šajā daudzveidībā, dabas daudzveidībā ir tāda maģija, ka tā kā viens otru atbalsta, viens otram palīdz, un šo metaforu par dabas daudzveidību es ļoti esmu novērtējusi biznesā, veidojot, attīstot projektus, ka ļoti svarīga lieta ir kas, mīļie? Kur mums ir biznesā daudzveidība? Komandā. Dažādi cilvēki. Ja satiktos, teiksim tā, viens cilvēks tieši tāds pats otrs, kas būtu?
būtu divi vienādi augi, bet ja komanda ir dažāda, ja ir cilvēki, kas ir tehniski, ja ir cilvēki, kas mag rēķināt, ja ir cilvēki, kas mag zīmēt, gleznot, ir radoši, tur veidojās pilnīgi cita sinerģija, viens otru papildina, jo mums ir divas acis, un mēs redzam tikai noteikti leņķi, un mums ļoti daudz aklo punktu, ko mēs nesaprotam, nezinām, nemākam, neuztveram, bet ja ir vairāki cilvēki, tāda lielāka pamata komanda, viņi viens otru gan atbalsta, gan reāli noklāja šīs ļoti dažādās kompetences, kas ir nepieciešamas biznesā. Madaru uzsākot, mēs bijām kopā 5 cilvēki jau pašā kodolā. Viens darīja kaut ko ļoti tehnisku, otrs rēķināja, trešais veidoja dizainu, 4. pārdeva. Un tādējādi mēs nodrošinām, ka uzņēmumā ir šīs dažādās nepieciešamās kompetences. Un 2 vienādi cilvēki, teiksim, 2 grāmatveži, tas diez vai būs tāds superveiksmīgs uzņēmums. Tā kā dažādība, biodažādība, šis biodiversity, kas ir redzams, kas ir dzirdams par ilgtspēju runājot, ir tiešā veidā pārnesams arī uz komandas un biznesa veidošanu. Lūk, un tad, kad mums ir tā sēkliņa iesēta, tad, kad mēs izmantojam visus iespējamos resursus un esam radoši, un mums vēl ir komanda, kas palīdz paplašināt tirgus izpratni, redzes loku un tā tālāk, tad tālāk, un kad bizness sāk augt, un to es īstenībā sapratu tikai esot pēc ļoti daudziem gadiem biznesā. Tā ir tāda atklāsme, kas varbūt jums nebūs nepieciešama, teiksim, 1. biznesa gadā vai 2. biznesa gadā, kas viss ir pār un ap izmēģināšanu, testējam, ejam, skatāmies, kas strādā, kas nē. Bet tad, kad ir atrasta lieta, kas strādā, ir jānostiprina šis te saucamais stumbrs vai core, angliski ir tas vārds, tā kā pamats, tas pats galvenais, vai ne? Visi iedomājamies ozols, kas auga Latvijas pļavās, kādi viņam ir vareni stumbri, kas nodrošina šī koka augšanu, stabilitāti, ilgtermiņu. Biznesa attiecīgi tas nodrošina šo te pamatu un pamata attīstību un tā kā stabilu izaugsmi. Un ir ļoti svarīgi šo te tā kā saprast projektā, idejā, biznesā, kas ir tā mūsu pamatlieta, kas mums ir pati galvenā, pati būtiskākā, kas nes labumu gan sabiedrībai, gan organizācijai. Atgriežoties atkal pie tās sēkliņas, vai ne? Cilvēkam ļoti patīk radīt jaunas lietas, dažādas inovācijas, vai ne, dažus jaunus projektus paralēli, vai ne. Vienu produktu mēs izveidojam, veidojam vēl vienu, vēl 100, vai jaunas biznesa idejas, 1, 2, 3, 100, bet dažkārt neviena no viņām īsti nestrādā. Un kāpēc? Tāpēc, ka ir nepieciešams šis tiešām pamata, stumbra nostiprināšana. Un es tikko biju vienā vīnogu audzētavā, kur es mācījos arī, pēc kāda principa apgriež vīnogas, lai varētu izaudzēt labu ražu. Es iestādīju savā siltumnīcā vīnogas, un tad man kaut kā īsti neaug. Un tad es sapratu, ka īstenībā viens no svarīgiem darbiem ir izgriezt, kā veidojam koka vainagu, veidojam vīnogu koku vai veidojam rožu krūmu. Vienā brīdī jāsāk griezt ārā liekais un fokusēties. Tā kā fokusēties strateģiski un ļoti konkrēti, jo šīs te mazās ideju sēkliņas, kas cilvēkam ir raksturīgas, vienā brīdī sāk varbūt darboties pārāk aktīvi uz visām pusēm, un mēs zaudējam fokusu. Lūk, šis ir tas sākam ar mūsu komandu un saprotam, kas ir pamatlieta, un nostiprinam to. Un tad, kad šī pamatlieta ir nostiprināta, tad varbūt var sākt domāt par jaunu biznesa ciklu. Šie ir mani tādi 20 gadu laikā pieredzētas, sajustas lietas, tad šī ticība un pārliecība, ka mēs varam sākt, pat ja mums nav nekā, un to apzināti, veidot strateģiski un fokusēti audzēt par kaut ko lielu. Un man ir tiešām milzīgs prieks, ka šeit es jūtu un redzu
cik lielas ir šīs ambīcijas. Tā kā es ļoti ceru un novēlu mums visiem, ka no katra šī individu un šī brīnišķīgā cilvēka, kas šeit zālē ir, tad nākotnē mēs sagaidīsim vienu lielu starptautisku uzņēmumu. Šeit būs tiešām unikornu paradīze. Tā kā milzīgs jums paldies par uzmanību un es vēlu jums, lai viss sanāk un esmu pārliecināta, ka tā būs. Paldies liels! Paldies! Lai paldies, milzīgi, skaļi aplausi un ovācijas. Paldies, paldies, Super, paldies. paldies. Lotte, vienmēr tev prieks satikt, vienmēr prieks klausīties tavos stāstos. Nu, paldies tev liels. Super. Ak, cik brīnišķīgi. Jā. Cik brīnišķīgi. Nu, re. Es jūtos, teiksim, tā diezgan fresh tagad pēc šitā. Es nezinu, kāpēc man vienmēr Madariņa asociējas ar kaut ko ļoti svaigu, un es tagad tiešām jūtos vēl svaigāk nekā bija iepriekš. Ja?